Šodien gribēju mazliet parādīt, kā tad notiek darbs ar metaforiski asociatīvajām kārtīm. Un šajā reizē es biju vienkārši pat tik ļoti, šokā un pārsteigta, kad gribās ar šo stāstu vienkārši padalīties arī tālāk. Un pie reizes iedot ieskatu, kas tas ir, kā tas notiek, un visā visumā vispār ar metaforiski asociatīvajām kārtīm daudz labāk un tā jēgpilnāk vispār ir strādāt tā kā tandēmā, ka ir tas cilvēks, kurš to procesu vada, un tad tu esi tas, kurš tātad tur ņem šīs kārtas, analizē, atbild uz jautājumiem un tā tālāk. Jo tas ir darbs ar zemapziņu. Un tur, kur mums ir zemapziņa un ka mēs paši viņu mēģinām vadīt, tad gluži vienkārši mūsu zemapziņa reizēm ir gudrāka par mums, un skaidrs, ka mēs paši sev reizēm varam neuzdot īstos jautājumus. Bet ir kaut kādas lietas un procesi un jautājumi, kurus tāpatās ikdienas dzīvē, kā teikt, var arī uzdot sev pats, un tad ņemt šīs kārtas un pastrādāt tā pats ar sevi. Un šodienas mana pieredze vienkārši bija tik, wow, kad es izlēmu mazliet arī pastāstīt jums un mazliet vairāk. Un kā tas īsti notiek? Pirmais un svarīgākais ir vienmēr pirms tam uzlikt kaut kādu konkrētu nodomu, tātad jautājums, kāpēc tu to kārtu vispār ņem, ko tu tur gribi, saprast, atrast, kas tev ir tā nepieciešamā atbilde tajā konkrētajā brīdī. Uzreiz gribu uzsvērt metaforiski asociatīvās kārtas, jeb MAK kārtas. Tas nav vispār nekādā veidā saistīts ne tur ar taro, ne orakulu, ne visām tādām lietām. Ja? Šeit nav necik ezotērikas, šeit nav necik kaut kādas pareģošanas, tā nav zīlēšana, nekas no tā. Tā ir projektīva metode darbam ar zemapziņu, ko izmanto gan terapijā, gan coachingā, gan vienkārši, pieņemsim, arī es šobrīd to izmantoju kā tādu papildus rīku, gan darbam pati ar sevi, gan piedāvāt to klientiem. Ja mēs gribam varbūt vairāk ieskatīties tādos kaut kādos redzamības jautājumos, kas ir tas, kas mūs tā kā bremzē, uz publicēšanu, uz likšanu, uz būšanu kameras priekšā un tam līdzīgi. Bet mans šī brīža notikums, sauksim to tā, ir tāda pāreja. Es šobrīd esmu tādā kā pārejas posmā, kur es saprotu, ka pa vecam vairs nestrādā negribu, pa jaunam vēl īsti nezinu kā, un, protams, ka ir arī kaut kur bail, kaut kur nāk viltvārdis, kaut kur, viss šīs domas un pārdomas, kā būs, kā es to izdarīšu, vai tas ir pareizi, ka Dievs, ko es vispār daru, viss no šīs sērijas. Un šodien man kaut kā vienkārši atnāca impulss, vai paņemšu kārti, un paskatīšos, kādas atbildes vai kas tur slēpjās varbūt man zemapziņā, kas te šobrīd notiek. Un ļoti zīmīgi, es paņēmu vienu kārti un pēc tam es paņēmu otru kārti. Un tā mēdz notikt, ka tās kārtas, teiksim tā, ja tev ir jāatnāk tai konkrētajai informācija, viņa ļoti uzstājīgi arī nāks. Tas nebūs tā, ka tev būs kaut kas ļoti diametrāli pretējs. Tev tiešām atnāks viss tādā kā puzlītē, un ja kaut kas konkrēti, kā teikt, tev gribēs paspīdināt to lukturīti, tad tu saņemsi nepārprotamu to atbildi, kur tev tur ir jāieskatās. Un es uzreiz kaut kā intuitīvi izvilku divas kārtas, kas bija ļoti, protams, pārsteidzoši, varbūt arī manā gadījumā netika pārsteidzoši, jo es to esmu jau pieredzējusi pati, gan iepriekš, gan arī vadot klientēm MAK sesijas, tad šīs abas kārtas, kā var redzēt, ir ļoti līdzīgas. Ļoti, ļoti līdzīgas. Šīs abas kārtas ir ļoti līdzīgas un gan pēc noskaņas, pat pēc krāsām un lai jūs saprastu, šis bija, tātad var redzēt šo aizburīti, tā nebija kava, tā bija universālā kava, tātad viss kaut kas tur varēja būt, un tas nav tā, ka tā kava visas sastāv no tādām, te ir rekuru rozā, priecīgas, dažādas, līdz ar to, teiksim tā, teikt, kad, bet tur jau varbūt kavā tikai tāds bija, nē, tātad šīs kārtas ļoti specifiski atnāca tieši pie manis, un kāds tad ir tālāk šis process? MAK kārtas, tātad tev neko nepareģo, atšķirībā no kaut kādām orakulu vēstījumu kārtīm un tā tālāk, tur nav nekādas tā saucamās grāmatiņas, kur tev ir konkrēti tātad, tev tur, pareģojums vai vēstījums vai kaut kas tāds. Šīs kārtas katrs cilvēks individuāli tātad skaidro to, ko redzi konkrēti tu. Teiksim, vienā un tajā pašā kārtī kāds var saskatīt pozitīvos elementus, kāds var saskatīt negatīvos elementus. Tieši tur ir tā atslēga, ka mēs pieslēdzam tieši to savu zemapziņu, un tāpēc arī ļoti svarīgi, tad, kad ir notiek šis process un ir procesa vadītājs, tad šis vadītājs tajā brīdī šīs kārtas interpretē, tātad nedod kaut kādas jau ievirzas, teiksim, pieņemsim, ir meitenīte jauna un jautājumi nedrīkst būt jau no sērijas. Kā tev šķiet, kāpēc meitenīte ir nobijusies? Tātad tu jau piešķir nozīmi no malas. Tā tas nevar būt.
Jo tajā brīdī, kad tu tās kārtas skaties, analizē, tad tu arī viņas nolasi, izvērtē, piešķir šo nozīmi, skaidro tieši tā, kā tu viņas jūti, redzi un tā tālāk. Un tā būtība ir gaužām vienkārši. Sākumā tas ir šo kārtu mēs pavērojam, mēs paskatāmies, kas tur ir. Un tad, ja ir procesa kāds cits vadītājs no malas, viņš var sākt uzdot konkrētus jautājumus. Ja? Dažni dažādus, ko tu tur redzi, ko tu pamani, kā viņa tur jūtās. Ja tas būtu, piemēram, stop kadrs no filmas, tad kas tikko būtu bijis noticis. Un tu it kā stāstot metaforiski caur šo tēlu, kuru tu redzi, izstāsti, kas tas par procesu, tādējādi, kas notiek zemapziņas līmenī, mēs tā kā atdalāmies no sevis, mēs it kā nestāstām par sevi, bet pēc tam mēs diezgan tā, integrējot solīt pa solītim, saprotam, ka patiesībā tas stāsts patiešām ir par mums pašiem. Lūk, un manā gadījumā es tiešām varu arī padalīties, kad tad mans pieprasījums bija, kas šobrīd manī notiek, kas ir tā sajūta, jo es arī jūtu patiešām fiziskajā plānā pēdējās dienas jūtu kaut kādu trauksmēnību, kaut kādu tādus emociju, kaut kādas vētras un nesaprašanas, kas ko kā. Lūk, šodien izvilkās šādas divas kārtas, un abas kārtas nepārprotami man pašai viņas skatoties un pētot, liecina par to, ka slēpjas kaut kādas bailes. Man vispār ir ļoti, ļoti bail no zirnekļiem, un nepārprotami šeit ir kārts ar zirnekļiem, zirnekļu tīkliem. Meitnīte izskatās nobijusies, tādi kā iedzīta stūrī, strupceļā, un arī šeit ir tāds, izbīlis, kaut kur notiek kaut kāda skriešana, bēgšana, kaut kādi melni kraukļi un viss tas. Un kā es šo visu sajūtu nolasīju, tad tas ir par tādu strupceļa sajūtu un nezināšanu, kā kaut kādi veci paterni, veci ierobežojumi, kaut kādi veci, tā kā pagrabos jau tādi noputējuši tumši stūri, kur ir tie zirnekļu tīkli, tad viss šīs pārliecības, kas jau ir apauguši ar tiem zirnekļu tīkliem. Jā, un tāds tiešām var redzēt, ka tāds nespēja sāredzēt kaut kādu izēju, tas kā bezizējas stāvoklis, tas tā kā nesaprašana, vienkārši kaut kāda skriešana, bēgšana, bailes, tāds nospiestība, jā, un man sajūtu līmenī tā patiešām arī ļoti, ļoti rezonēja šajā brīdī, jo tā arī bija, kad šajā pārējais posmā vēl ir tā sajūta, kad nospiež tie visi vecie, bet tu esi darījusi tā, kā tu tagad iedomājies darīt pavisam savādāk, un tev ir bail, un tev ir tev tas vecais riktīgi velk atpakaļ, un no tā jaunā tev ir bail, un tu esi tādā iesprūdumā. Tiešām ir tāda bezizējas sajūta. Lūk, un tad tālāk es priekš sevis, kā es tur uzdevu sev, kas ir tas, nākamais pēc šī, kas ir tas nākamais solis vai tā darbība, kas būtu veicama vai uz ko būtu jāfokusēs, lai no šī bezizējas stāvokļa nokļūtu tādā kā tālākā. Un atkal ļoti, ļoti interesanti, ja var redzēt, ļoti līdzīgas šīs kartiņas. Abas divas diezgan skaidri, vismaz man, simbolizē to virzību uz augšu. Šeit patiesībā, ko es pati priekš sevis sapratu, tad šeit izskatās pēc tādiem atkritumu kalns, kas ir diezgan loģiski, ja šeit mums ir par to, ka visi vecie ierobežojumi, vecie paterni, vecās domas, viss tas, kas maļās, ja, tas patiesībā ir tāds, tā ir kaut kādi gruži, tā ir tas atkritumu kalns, kas tevi visu laiku stum pie zemes, un šeit diezgan zīmīgi es saredzu, kad tev vienkārši viņi, visas tās tavas pieredzes, paterni, viss, tas patiesībā var kalpot kā tas, nevis kā kaut kas tevi stumj atpakaļ vai velk uz zemi, bet tu pa viņiem, pa virsu vienkārši kāpjot pāri, tu vari tikt tajā virsotnē un ieraudzīt to plašumu, ieraudzīt to perspektīvu, ieraudzīt to, gaismu tuneļa galā, un ļoti zīmīgi, ja nākamā tieši ir arī trepes uz augšu, kur augšā ir, no acīm redzot, saulīte, tātad gaisma tuneļa galā, gaisma tumsē, ja, un tam līdzīgi. Lūk, līdz ar to šis forši salikās kopā, komplektiņš. Un tālāk, protams, es pat priekš sevis arī vēl daudz detalizētāk tam visam gāju cauri, pētīju, skatījos, kāds ir sajūts, un arī, ja mēs vadam maks sesiju, tad tam tiek dots laiks, notiek tāda integrācija, pētīšana, padziļināt jautājumu un tā tālāk, bet es tagad vienkārši ātri tam izskrienu cauri. Un tad man bija sajūta, ka es gribu 3, nezinu, tā varbūt 1, varbūt 3, 2, kā kurš sajūt. Tad es izmantoju resursu kavu. Un tas jautājums man bija gluži vienkārši, kas varētu būt tie mani resursi šajā brīdī, lai tad es daudz veiksmīgāk no šī tiktu šeit, un es tiktu tajā gaismā, plašumā, perspektīvā un maksimāli harmoniskākā veidā tiktu
cauri un pāri tam posmam, kurā ir tādas bailes, nedrošība un viss šīs sajūtas. Un tad arī te ir viena ļoti interesanta lieta, tūlīt pastāstīšu par šo karti, bet arī tātad pirmā kārts ir tāds, par tādu jūru, mēnesi gaisma, tāds plūdums, ļaušanās. Un tad otra kartiņa arī atkal ūdens, jūra un tāda priecīga meitene, kaut ko tur brauc uz priekšu, zivtiņas peld un tam līdzīgi. Un šeit arī ļoti interesanti, ko es arī esmu pamanījusi, ka tieši klientiem vadīju, kad šīs kārtas mēs ņemam, kad mēs izvēlamies ņemt vairākas, viņas vienmēr nāk tādā vienā tematikā. Ja tur ir jūra, tad visās 2, 3, kaut 5 kartiņās izliks kaut kāda jūra, vai tie paši toņi, vai tas tieši tas pats pa lielam. Un vēl ir viena nianse ar maka kārtiņu strādāt, ja sevišķi mēs to darām regulāri, var būt tā, ka kaut kāda kārts vienkārši tev visu laiku kaut kur seko, viņa visu laiku tev grib kaut ko konkrēti parādīt, pateikt. Un manā gadījumā es pēdējās 2 nedēļās darbojoties ar maka kārtiņu, šī ir vai nu jau kāda 3. vai pat 4. reize, kad man atnāk šī pati kārts. Lai jūs saprastu, tad kava ir pietiekami liela, ja? Kava ir pietiekami liela, līdz ar to, tas arī par kaut ko liecina, ka šī kārts ļoti, ļoti, ļoti grib kaut ko pavēstīt, ja? Un ka šim būtu jāpievērš uzmanību. Šajā gadījumā šeit ir meitene, kur skrien, es jau uzreiz arī ļoti labi saprotu, kas šeit ir, ka sports, kustība, ķermeņa kaut kāds prakses, ķermeņa izkustināšana, iešana, skriet, trenēties un tā tālāk, kas ir arī visur, principā, pieminēts visos manos, numeroloģijas, astroloģijas un visās ezotēriskajās un neezotēriskajās lietās. Tas arī tiek pieminēts, ka man kā četrniekam, kā kam tur ir ļoti svarīgi tātad sports, disciplīna un vispār darbs ar ķermeni, jo kāda tur enerģija ir pārāk daudz galvā, un tad viņu vajag, salikt pa vietām, sauksim to tā. Lūk, līdz ar to, šāds te interesants man bija izlikums šodien, tiešām lika padomāt. Diezgan, make sense par to, kas ir tie resursi, tad tā parasti arī ir, ka ūdens, jūras tuvums, kaut kāds šeit bija arī par tādu rotaļīgumu, sports, ja, tad tas ķermeņa pieslēgšana, tās patiešām ir un var būt tās atslēgas lietas, tie momenti, kas palīdz tikt no šī baiļu iesprūduma, bezizējas stāvokļa uz tādu patiešām virzību uz priekšu, uz augšu un pāri tam visam, negatīvajam un pelēkajam. Lūk, tāds sanāca mans šīs dienas ieskats. Ja tev ir kādi, varbūt jautājumi par šo, vai varbūt ir pašai interese kaut ko tādu pamēģināt, tad droši man vari rakstīt. Un, paldies, ka šo noskatījies un padalies, kā tev izskaties, vai bija interesanti, vai ir kāds jautājums, tā kā droši padalies un līdz nākamajai reizei.